Šī ir Grēta un Marta. Viņas nemaz nelīdzinās viena otrai kopš pašas bērnības. Grēta noskrēja visus puišus, bet Marta bija miss sākumskola. Viņas nevar viena bez otras, jo mīl baudīt brīvdienas esot līdzās. Taču šis neilgais brauciens būs izaicinošs abām. Nedēļa nekurienē. Vēliet man veiksmi. Daba ir pilna kustības, un īpaši tagad, vasarā. Šis atvaļinājums būs lielisks. Oh my God! Pa pils parku ar supu, kur vēl tā var? Šī pils ir izcili piemērota fotosesijai. Galvenais no fotogēniskās puses. Bildējam. 1, 2, Beidzot kaut kas man. Masierīt, lūdzu vēl 10 minūtītes. Kamēr Marta tur bauda spā, man laiks treniņam. Un arī otram. Wow! Es domāju, ka šīs būs īstās. Salda kā koktēlis. Es zinu, kādu dienu man būs mocis. Uhu! Labi, ka kāds cits vienmēr ir pie stūres. Manu acu samiekšanas braucot saulainā laikā veidojas grumbas. Liemezīši ir tik draudzīgi. Ādas mitrināšana, krunciņu samazināšana un aizsargbarjeras stiprināšana. Šeit saimnieki zina, ko viņi dara. Nu tik būs. Vai tiešām mēs kaut ko darām arī kopā? Dzīve laukos laikam nebūs mana nākotne, bet šie dzīvnieciņi ir tik mīļi un jauki. Cilvēki mēdz būt garlaicīgi, taču ar zirgiem ir citādāk. Tie vienkārši dodas uz priekšu, tie redz mērķi un tam steidzas pretī. To es novērtēju. Aktivitātes dabā liek justies ļoti īpaši. Kā tas ir iespējams? Latgalē ik viens atradīs kaut ko sev.